Jūs lieliski prezentējāt savu darbu un jāatzīmē arī veiksmīgais informācijas sagatavojums. Mēs redzam to, ka Igaunija ir spērus šo būtisko soli un piesaistījuši tādus plaši pazīstamus speciālistus, kā arī piesaistījuši tādus zīmolotus vārdus, kā arī slavenas personas un tādējādi arī piesaistījuši starptautisku uzmanību. Vēlos pajautāt, vai zināmā mērā gūt apstiprinājumu šādā ziņā. Cik daudz laika bija nepieciešams, lai sagatavotu ideju no nulles līdz projekta izsludināšanai? Jūs varat to varbūt atbildēt pa daļām vai kopumā? Cik bija liels tas budžets, ikgadējais vai kopējais? Jūs varat šos jautājumus atbildēt kopumā. Atbilde. Mēs sākām ar to, ka mēs sākām gatavot arhitektūras bienāli pagājušā gada augustā, un tad mēs izveidojam to ietveru, respektīvi kuratorus, izstādi un pārējās izstādes. Tad mēs sākām meklēt vietu, kur mēs varētu noturēt šo konkursu, un visbeidzot šā gada janvāra sākumā mēs piedāvājām ideju par plānošanas departamentu, ideju tieši, ko realizēt attiecībā uz Ziediņu. Un kā ar to finansiālo pusi? Atbilde. Tallinas pilsētas plānošanas departaments nodrošināja 10 000 eiro, kas bija nepieciešams žūrijas darba samaksai un arī godalgoto darbu apbalvošanai. Taču pārējo materiālu apbalvošanai bija nepieciešams piesaistīt arī citu finansējumu un arī dokumentu sastādīšanai. Jā, patiesi, es iedomājos, kā Rīga varētu noorganizēt kaut ko tik apjomīgu, kā to, kas tikko īstenots Tallinā. Ir īstenībā interesanti palūkoties uz to, kā tiek īstenot renovēšanas darbi, ja palūkojamies uz tām renovācijām, kas realitātē tagad tiek īstenotas soli pa solim. Varbūt jūs varētu pakomentēt? Iespējams, vislielākais atspērienu solis bija tas CO2 projekts. Jūs zināt, ka Igaunijas valdība pārdeva savas CO2 kvotas dažādām pasaules valstīm. Uz Japānu, uz Austriju, uz Spāniju. Šķiet arī Portugālē pārdeva daļu kvotu. Es neatceros visas valstis, bet jebkurā gadījumā par šo naudu, kas tika ietirgota, šķiet tie bija 4,5 miljārdi eiro kopumā. Igaunija apņēmās renovēt un atjaunot vairākas ēkas. Daudzas ēkas skaitā, taču viss šī nauda netika novirzīta tikai būvniecībai. Daži projekti bija saistīti arī ar to, ka tiek plānots iegādāties, elektroautomobīļus un uzlādes infrastruktūras nodrošināšanu. Tika īstenot arī citi projekti. Es īsti nezinu, cik daudz līdzekļu tika piešķirti tieši renovēšanai un atjaunošanai. Taču šis projekts tika īstenots Igaunijā dažādās skolās, sabiedriskajās ēkās un arī neskaitāmās dzīvokļu ēkās. Šīs mājokļu kopienas varēja saņemt lētākus kredītus
kas bija par 15 vai 30% par zemāku likmi nekā parasti, un šie mājokļu fondi vai mājokļu kopienas varēja lielā mērā īstenot renovēšanas procesu. Es vēlos piemitināt to par tiem mājokļu fondiem vai kopienām. Tallinā, tāpat kā Rīgā, lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo dzīvokļos, ir to īpašnieki. Tātad šeit runa ir par to, ka viena liela dzīvokļa ēka pieder neskaitāmiem dzīvokļu īpašniekiem. Un dažos gadījumos bija, izveidotas dzīvokļu kopienas vai dzīvokļu fondi, kas sanāca kopā reizi vai divas gadā, viens cilvēks to virzīja, un tad attiecīgi tika izvērtēti un izrunāti dažādi nopietni jautājumi. Šādi dzīvokļu fondi vai kopienas varēja iegūt lētākus kredītus, un visi iedzīvotāji, kas dzīvoja šajās dzīvokļu mājās, varēja piemaksāt to daļu, kas bija nepieciešama, tas papildu finansējums. Jā, patiesībā es mazliet kļūdījos tajos datos, ko jums nosaucu. 15 vai 30% bija tās celtniecības izmaksas kopumā ar aizdevumiem. Jā, es redzu, ka politiskā ziņā Igaunija ir spērus vēl vienu būtisku soli, pārdodot savus CO2 kvotas un iegūto naudu, ieguldot atkal mājokļu uzlabošanā un atjaunošanā. Un no savu skatu punktu mēs redzam to, ka tiek atrisināts jautājums lielā daļā Tallinas modernākajos apbūves rajonos, apbūves vietās. Bet es saprotu, ka tas notiek ne tikai Tallinā, bet arī citviet Igaunijā, daudz mazākās pilsētās, kas ir ievērojami mazāks nekā Tallina, taču šie projekti tiek īstenoti it visur Igaunijā, un tie ir sastopami daudz vietu, kas varbūt ģeogrāfiski ir izveidojusies savādāk nekā Latvija, kur, teiksim, mums ir galvenā pilsēta un tad maziņas citas pilsētiņas. Zināmā mērā šī bija tāda politiska virzība Igaunijā, jo tāpēc, ka šo te naudu, kas tika iegūta pārdodot kvotas, tika izlietota sociāliem mērķiem, sociālai attīstībai. Vai kā jums šķiet, kā būs ar šo te Vaikivisma projektu? Vai tiks veikta renovācijas darba? Kādā apjomā, kādā tvērumā? Kā tas viss notiks? Es tiešām nespēju noticēt, ka apkārt skvēram būs perfekti izveidoti stikla paviljoni. Tas nevar notikt, ja vien nav plānots kaut ko tur plaši tirgot. Labi, tas bija joks, bet kā jūs plānojat īstenot šīs idejas, ja drīkst jautāt? Atbilde. Manuprāt, tas ir labs sākums, un mēs to saredzējām kā labu sākumu punktu diskusijai, lai būtu priekšlikumi, un mēs attiecīgi varētu doties ar šiem priekšlikumiem rokā runāt ar pilsētas plānotājiem un iesaistīt arī vienkāršos iedzīvotājus. Diskusija ir liela nozīme, tāpēc, ka pašlaik renovācijas darbi norisinās daudzās ēkās, un tad ir novērojama tāda eklektiska darbība. Es uzskatu, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību arī tādam plašākam mērogam, plašākam tvērumam un tādam plašākam piegājienam. Un tas varētu būt ļoti labi realizējums, tā kā mēs redzējām krāsu kodeksu jomā vai, teiksim, pirmo stāvu atvēršanā, kā jūs redzējāt, piedāvāt esam piemērā. Viens bija tāds ļoti interesants priekšlikums, tādā īpaši vieglā arhitektūras formā, kur ietvaros bija plānots vienkārši veidot
iedzīvotāju apzināšanos un informētību. Mēs parunājāmies arī ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tad, kad mēs pateicām, kādu profesiju pārstāvam, tad šie cilvēki sāk prasīt, kāpēc slīd ceļu un kāpēc uz ceļiem ir bedres un tā tālāk. Bet saprotiet, ar šādu veidu projektu īstenošanu mēs spējam cilvēkiem parādīt, ka mēs strādājam ne tikai šādā līmenī, mēs strādājam ar citiem jautājumiem. Tāpat rezultātā vietējās pašvaldības var arī startēt pavisam citā līmenī. Un tagad būtu ļoti viedi veidot diskusiju tā, lai pilsētu plānotāji varētu izskatīt visus priekšlikumus, un pēc tam mēs varētu piesaistīt mājokļu fondu vadītājus un izspriest visu. Protams, mēs centāmies izmantot tos darbus, kurus varētu soli pa solim vai vismaz daļēji īstenot dzīvē. Protams, nav vienkārši. Varu piebilst to, iespējams, auditorija nezina to, ka pastāv nelielas juridiskas atšķirības zemes īpašuma ziņā, kas norisinājās, ka šī privāta īpašuma izveide 90. gados. Mēs redzam to, ka atrodas ēkas, bet zemes robežas ir līdz kādam punktam. Ja, piemēram, vēlties uzstādīt uz zemes kādu, teiksim, smilšu kasti, turpretīm tā zeme pieder citam, tad nav iespējams īstenot kaut kādus attīstības projektus. Tas tās saudabīgas attīstības. Mēs jau kafijas pauzē runājām par to. Pastāstiet, lūdzu, kā tas norisinājās Tallinā un Igaunijā? Kam pieder zeme zem ēkas un cik lielā mērā un kādas ir tās īpašuma tiesības? Kas notiek ar zemi, kas atrodas starp tam šiem tukšajiem posmiem, tukšajām vietām? Atbilde. Zem šīm dzīvojamām ēkām arī tika privatizēta, taču šie te ēku iedzīvotāji, privatizējot dzīvokli, varēja izlemt, cik lielu zemes gabalu ap māju viņi vēlas privatizēt. Tie varēja būt, 5 metri ap zemi, citi varēja gribēt plašāku pagalmu ap savu ēku privatizēt. Bet, starp ēkām izveidojās tā brīvā zeme, kas savukārt pieder valstī. Tā netika iztirgota nevienam citam. Šī zeme ir saistīta ar īpašniekiem un arī pašvaldību. Un tas rada arī problēmas ar autonovietošanu. Ir tik maz tās zemes ap dzīvojamo ēku, ka nav pat, kur novietot automašīnu. Tā kā principā ir jāīrē tātad šis te stāvvietas vai no pilsētas vai no kāda privāta īpašnieka. Jā, es atvainojos, un tāpat tās būtībā jau mēs varam teikt, ka šajā gadījumā viss kārtis ir pilsētas rokās un pašvaldība var lemt par tālāku attīstību, teiksim, un kā teiksim, atjaunot, jeb attīstīt šis te blokmājas. Tā kā, principā jau pašvaldībai jau ir visi nepieciešamie instrumenti, tā teikt, rīki, kurus var izmantot, lai tad veiktu šos te priekšdarbus, lai tālāk jau kāds varētu tad, ir redzot šo te potenciālo attīstību, varētu turpināt šo te darbu pēc, teiksim, varbūt 15-20 gadiem. Jā, bet redzēt, Igaunijā arī iedzīvotājs skaits krītās. Jā, es piekrītu, bet ja mēs domājam par šo te idejisko līmeni un plānošanas līmeni, teiksim, te var vilkt paralēls ar Ziemeļa Eiropu. Piemēram, Helsinkiem, jūs tā teikt brāļu pilsēti. Jūs varat daudz ko mācīties no Helsinkiem.
Protams, ka vēsturiskais ceļš ir bijis atšķirīgs abām šīm pilsētām, bet principā no Helsinkiem var daudz ko mācīties, un Helsinki būtībā jau risina šīs problēmas pirms tās, teiksim, sāsinās tik tālu, kad kļūst ļoti grūti risinājums. Tas tādu kā Vizma rajona direktori vai kaut kā tam līdzīgi. Viņi bija ļoti interesanti, teiksim, veidot, plāno šo te attīstību ap šo te dīķi. Dīķis tika uzbūvēts 70. gados, un viņam apkārt ir tāda neliela tacija. Viņi paši jau arī pamazām sāk domāt, ka tagad, varbūt ir pienācis labs brīdis, ka, teiksim, varētu kaut kā citādāk izmantot šīs te sabiedriskās ārtelpas nekā tā, kā tas tika paredzēts padomju laikos, jo mūsdienās jau, ir, teiksim, iespēja arī papildus kaut kādas funkcijas piešķirt. Jā, tātad rajona administrācija, tātad ir interese, viņi grib kaut ko darīt, un viņiem ir, kaut kā jārisina šī problēma, arī viņu pienākums, bet, politiķi, teiksim, valdības līmenī, tie gan nekādīgi nav ieinteresēti. Vai klausītājiem ir kādi jautājumi, būtu jauki arī uzklausīt jūs komentārus, ja tādi ir, tātad Tallinas pārstāvjiem. Cik daudzi no šiem te padomju laikos celtajiem dzīvokļiem ir remontēti? Procentuāli, teiksim, cik daudz siltinājumu, tā tālāk. Tādi nelieli remonta darbi, ir veikti, diezgan daudz patiesībā tādi nelieli remonta darbi ir veikti, bet ļoti maz ir kapitāla remonta. Vismaz uz šo brīdi. Es pieņemu, ka Mustamē un Lasnemē un Vizmā kopā šajos 3 mikrorajonos no apmēram 3 līdz 5 projekti ir īstenē. Tādi kā eksperimentālie paraugu projekti, kur ēkas ir rekonstruēts pilnībā, tātad, ja kapitāla remonts ir veikts no pamatiem līdz pat logu nomaiņai, siltumizolācijas nomaiņai, jumtu siltināšanai, fasāžu siltināšanai, kā jau minēja, arī jaunu logu ielikšanai. Bet redziet, tā Igaunijas problēma slēpjas tajā, ka lielākā daļa dzīvojamo ēku ir daļēji izremontēts, kur atsevišķi dzīvokļi. Un es teiktu, ka, teiksim, mazāk kā puse vispār ir rekonstruēta. Varbūt pat mazāk. Daudzi iedzīvotāji vienkārši nomainījuši, piemēram, logus. Par apmēram 3000 iedzīvotājiem kopumā. Es atvainojos, Tallinā iedzīvotāju skaits pieaug par vidēji 3000 gadā. Savukārt kopumā Igaunijā iedzīvotāju skaits krītās. No nākotnes viedokļa jāņem vērā, teiksim, plānojot kaut kādus nākotnes pasākumus, jāņem vērā arī to, ka Igaunijas iedzīvotāju skaits krītās. Jāsaka, mums laikam ir tādas pašas problēmas, kā Latvijā daudz cilvēku dodās darbā uz ārzemēm, uz Somiju, piemēram, Vāciju, citām valstīm. Ko pateiksimies vēlreiz Igaunijas pārstāvēm par brīnišķīgo stāstījumu, bet ar to mūsu šīs dienas konferences programma nebeidzās. Tagad mums paredzēta īsta tehniska pauze, atgriezīsimies pie darba 6:00, un Jonas no Pilsētu plānošanas institūta mums varētu nedaudz anoncēt, tātad, kas mums ir gaidāms pēc šīs tehniskās pauzes. Jonas, lūdzu, vārds jums, un vēlreiz paldies Karinai un Ingai. Paldies, Arne. Ko mēs noklausījāmies, ka ziemeļos notiek kaut kas pavisam cits, ļoti atšķirīgas lietas norisinās uz ziemeļiem no Rīgas, vai varbūt arī tik ļoti atšķirīgas, grūti pateikt. Jebkurā gadījumā, tas, ko mēs noteikti pēdējo stundu gaitā varam secināt, ir tas, ka mēs, pamazām jau virzāmies, un mums ir jāvirzās uz, tādu kvalitatīvu politiku stratēģijām Rīgas pilsētā. Man būs tas gods pieteikt prezentāciju, ko sniegs Saša 6:00, kas kā reiz runās par to, kāda veida stratēģija politika Rīgai ir nepieciešama. Bet, tagad mums ir jāvienojas arī par to, ka jums jābūt visiem ir laikā. Būtu jauki, ja jūs būtu atpakaļ jau bez 5:06, ja 5:55, lai jūs būtu atpakaļ, lai mēs varētu sākt, par cik šeit ir tiešraidi internets
internetā paredzēta. Jā, mums ir tiešraide internetā paredzēta, tā kā, būtu nepieciešams sākt laikā, mums ir arī tomēr, augsta viesi un būtu vēlams arī nekavēties. Paldies un gaidu jūs bez 5-6 atpakaļ šajā telpā.